Mičiganas štatā ASV veiktie pētījumi liecina, ka 56% mūsdienu studentu ir pastiprināts stress un viņi ir nervozi. Šodien mēs atrodamies Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē, lai noskaidrotu, vai šajā fakultātē studenti cieš no stresa un pastiprinātas nervozitātes. Vai studenti sociālo zinātņu fakultātē ir nervozi? Man šķiet tā, ka ja tāda nervozitātes gadījumi ir, tad tie ir atsevišķi gadījumi. Es domāju, ka atbildība uzliek mācīšanās slodzi, un mēs esam diezgan nervozi. Komunikācijas zinātnes studentus par nervoziem īsti nenosaukt, jo jāatzīst, ka studenti ir nervozi brīžiem, bet tie brīži ir pārsvarā brīži, kad ir sesija. Vairāk tas izpaužās tiešām pirms sesijām, kad kaut kas tur sakrājies, kādi darbi vai kas. Jaunajiem topošajiem speciālistiem ir svarīgi iegūt praktiskas zināšanas, tāpēc liela daļa studentu apvieno mācības ar darbu. Tajā laikā, kad tu strādā, tu vari atslēgties no tām, teiksim, uzmācīgajām domām par studijām un paskatīties uz dažām lietām no pavisam citas puses un ieraudzīt, teiksim, citas aspektus, pavisam, ko studiju laikā neredz. Un tādā veidā arī tā dzīve tā dinamiskāk kļūst, un tu nekoncentrējies tikai uz vienu lietu. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Pozitīvais stress nosacīti ir stimulējošs, un īstenībā tāds maziņš, neliels pozitīvs stress ir ļoti efektīvs. Vai jums ir pazīstama situācija, kad sēžot mājās pie datora un ierakstot informāciju kompaktdiskā, atnākot uz augstskolu, lai to izprintētu, jūs saprotat, ka tur nekas nav ierakstījies? Šāda situācija noteikti pazīstama daudziem studentiem, un tas var būt kā pēdējais piliens stresa jūrā. Aptaujātie studenti sociālo zinātņu fakultātē atklāja, ka viņi gan izjūt, gan neizjūt pastiprinātu nervozitāti. Savukārt, pasniedzēji saka, ka stress mēdz būt arī motivējošs.